Jā, man prieks būt jūsu vidū šodien. Un te tik daudz cilvēku, kas grib dzirdēt Dievu vārdu. Un ar šo aicinājumu es arī tā sapratu, ka ar tām lietām, par kurām es šeit nedēļās esmu domājis, varbūt Dievs grib, lai es arī ar jums padalos. Es ceru, ka tas būs jums svarīgs. Šodien tēma ir 7 lietas, pēc kurām mēs zinām, ka mums ir glābšana. Tā ir, es domāju, ļoti nozīmīgi mums par to domāt, jo, ja ir cilvēks pārāk pārliecināts par to, ka ar viņu viss ir kārtībā vienreiz un par visām reizēm, tas mazina viņa motivāciju, un tas ir ļoti, ļoti slikti. Jo Jēzus saka, cīnieties iet pie šauriem vārtiem, jo daudz gribēs, bet nevarēs. Un man šķiet, ka šī tāda mūsdienu mācība kā ausis niez, kad tu to pestīšanas noliec kā bankā. Bet Dieva rokraksts ir citādāks. Nevar neko nolikt nemainīgi. Ja es saku, kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Un tādu Dieva rokrakstu mēs redzam visās lietās. Tagad mums tāda ilūzija, mēs noliekam naudu bankā, un viņa it kā ir, un kā kāds sacīja, silda sirdi, un neko neprasa, nekādu darbu. Bet dzīvē tā nenotiek. Dievs saka, kodes un rūsa, zagļi, roku un zog. Tā viņš ir iekārtojis. Agrāk bija zirdziņi jābaro katru dienu, lai viņu izbrauktu. Šodien tev ir mašīna un priecājies, ka vajag tu piešķiļ un brauc. Ir radusies tāda ilūzija, ka mēs varam arī pestīšanu nolikt, un viņa stāvēs mums reiz iegūta, un tad, kad iebaidzēsies, tad mēs viņu paņemsim. Un atkal lietosim tur mūžīgā, teiksim, Dievam, reku, man ir dokuments. Es kādreiz esmu izglābis. Tieši tāpat otra galējība. Ja cilvēks ir pārāk nedrošs par savu pestīšanu, viņam zūd drosme censties un turpināt, jo apostols saka, nezaudējiet savu cerības drosmi, tā ir liela alga. Tas ir vēstule Ebreļiem, ja? Un nepazaudiet savu cerības, pestīšanas cerības, bruņu cepuri, apvelciet savas pestīšanas cerības, bruņu cepuri. Tāpēc šodien, ja draudzē dažreiz sludina tādu evaņģēliju, kad gribās cilvēkus sašķirot, tu esi izglābts, tu neesi izglābts. Tev pestīšanas piedzīvojums nepareizais vai vispār nevar izstāstīt viņu. Droši vien neesi izglābts. Tu tā skaisti pastāstīji, tu noteikti esi izglābts. Tur bija tik daudz emocijas. Un tas kaitē vieniem un otriem. Un ne tikai tas, ka cilvēks iegūst varbūt aplamu drošības sajūtu, un kāds cits varbūt saka, ko tad es te nākšu? Ir tādi gadījumi, ka cilvēku atstum draudzē un saka, tu neesi izglābts, meklē to glābšanu, viss no Dieva. Un cilvēks arī aiziet kaut kur projām, jo viņam vajag arī to pieņemšanu, arī atbalstu, arī. Jūs zināt, ka ir psiholoģisks moments tāds, kad kaut kur primitīvās ciltīs ir, kad cilvēku
pasaka cilvēkam, tu esi miris. Uztaisi kaut kādu ceremoniju par viņu, un viņu tā kā pasludina par mirušu. Un Eiropas tie antropologi, viņi pārbauda viņu veselību, viņam veselībā viss kārtībā, bet pēc dažām dienām viņš ir miris. Un tas nav tik tāda burvestība tikai, tas ir psiholoģija. Ir ļoti nozīmīgi cilvēkam ticēt, pārliecība, ka tev ir pestīšana, bet ne tāda galēja pārliecība. Bībelē, visur, kur jūs lasāt, viņš saka tāda pārliecība un tomēr bība. Tikai tāds noskaņojums. Un tādu jums ir jāpatur visu laiku savā dzīvē. Pārliecība, jo uzticams ir tas, kas aicinājis. Uzticami viņa apsolījumi. Viņa nodoms izglābt. Bet tas neusticamais elements ir mana paša sirds. Un nevienam nav garantijas, ka viņš savā mūža gājumā nesāks domāt pretēji tam, ko viņš šobrīd domā. Tāds garš ievads. Varbūt, lai pamudinātu jūs domāt, ka šī tēma ir aktuāla mums visiem. Un tur būtu daudz vēl ko runāt, jo šī pārliecība un nedrošība viņa veido ļoti toksiskas savstarpējas attiecības. Ja viens domā, es esmu izglābts, to augstprātību nevar noslēpt, ja tu par kādu domā. Lai kādu mīlestību tu pret viņu izturētos, to, ka tu viņu neuzskati īsti par cilvēku. Viņš nav piedzimis, to nevar noslēpt. Tāpēc ne par vienu nevajag domāt. Viņš ir pazudis, es esmu 100% izglābts, mēs visi esam. Tāpēc Pāvils pats par sevi saka, netiesājiet priekšlaikā. Viņš saka, es pats neesmu savs tiesnesis, kaut nieka neapzinos. Kad atnāks tas kungs, tas cels gaismā sirdžu nodomus. Tad būs katram savu uzslavu no Dieva. Bet tagad par tām 7 lietām, pēc kurām mēs varam zināt, kad ar mums šobrīd viss ir kārtībā. Zigis jau nolasīja iepriekš Dievu vārdu no vēstules Ebrejiem, un es vēl dažus pāntus no šī paša raksturvietas nolasīšu. Tā ir Ebrejiem 6. nodaļa. Es lasīšu tikai no 3. līdz 10. pāntam šobrīd. No 4. Jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismoti un baudījuši Dieva dāvanas un kļuvuši svētā gara dalībnieki un baudījuši labo Dievu vārdu un nākamās pasaules spēkus un krituši atkal vest pie atgriešanās, jo tie sev Dieva dēls ir krustā un liek smieklā. Tātad te būs pirmās tās 5 lietas. Jo ir neiespējami tos, kas reiz apgaismoti. It kā parasti mēs varbūt izvairamies no šiem pantiem Ebrejā vēstulē, jo tie ir vieni no skarbākajiem Bībelē. Ka viņi saka, neiespējami vest pie atgriešanās. Bet mēs paraudzīsimies drusciņ citādāk uz šiem vārdiem, jo šis vēstules Ebrejiem autors, viņš saka, šie cilvēki, par kuriem es runāju, ir bijuši absolūti izglābti. Un viņš uzskaita šīs 7 lietas, pēc kurām viņš zina, vai mēs varam redzēt, ka šie cilvēki ir izglābti. Un tieši tāpēc, ja viņi, būdami tik maksimāli izglābti, atkal krituši, tieši tāpēc neiespējami viņus vest atkal pie atgriešanās. Tad mēs te varam izlasīt šīs 7 lietas, kas ir tā absolūtā glābšana, kad var, ja tu no šī stāvokļa atkrīti, tad ir neiespējami vairs atkal tevi atgriezt pie ticības. Un viena no tām lietām ir reiz apgaismoti.
Droši vien katrs no mums var to sacīt, ka ir kāds brīdis, kad mēs sapratām, es tā no savas pieredzes tagad stāstīšu, kurš tur saprat par Dievu, bet ka es gribu mūžīgo dzīvību. Es gribu pie Dievu, es gribu Dievu, es gribu Jēzu, jo viņš ir mīlestība, viņš ir labs, un viņš ir visa radītājs, un viņš ir, un viņam ir mūžīga dzīvība. Un dažreiz saka, vēl tur vajadzēja tādu elementu kā grēku apziņu. Es teiktu, nevienmēr tas tā notiek, jo, kad mēs tiekam apgaismoti, gaismas apgaismoti, mēs ieraugām gaismu. Kad mēs tiekam tumsas apgaismoti, varbūt tad mēs ieraugam tumsu. Bet te gaisma ir tāds efekts, ka viņu visu tumsu padara gaišu. Jā, arī ieraug cilvēks savus grēkus, bet tad, kad viņš tiek apgaismots, tad viņš saprot ar to, ka Jēzus asinīs caur viņu nopelnījis piedoti šie grēki. Un tur nav tāda gara stāsta, kā dažreiz es dzirdu liecībās, tur ir grēkošā un grēkoja tā, un vēl citādāk. Un tas ir viss tas pestīšanas piedzīvojums. Nē, tas nav tas apgaismošana. Apgaismošana ir tad, kad tu ieraugi viņa spožumu. Un kā vēstulē 2. korintiešiem 3. nodaļā lasām, ka mēs visi atsektām sejām. Dieva godību redzēdami kā spogulī, tiekam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. Ir cilvēkam pie šīs apgaismošanas pieder, protams, arī grēka apziņa. Bet ne tā, ka mēs skatītos atpakaļ. Saka, aizmirstam tos, kas aiz manis. Es ticos pretī Dieva debesu aicinājumu Kristu Jēzu. Pestīšana ir tad, kad tu raugies uz viņu. Pārveidojas viņa līdzībā, un apostols Pēters pats saka 2. vēstulē 1. nodaļā, viņš saka, viņš uzskaita to, kā mums jāpieliek visas pūles un jāaug, un kāds mums apsolījumi ir. Un kurš neaug, tas jākals un stulbs, un neaizmirsis, ka viņš šķīst no veciem grēkiem. Centieties tāpt stipri, viņš saka, tajā, uz ko esat aicināti. To darīdami jūs nekad neklupsiet vai arī neatkritīsiet. Raugieties, kā Pāvils saka, viņu aizsniegt, kā viņš man ir aizsniedzis. Kāds viņš ir? Dažreiz es jau jaunībā pats to piedzīvoju, kā ir, cik patīkami ir atrast vēl kādu grēku un par to paraudāt. Bet sen tas jau ir pagātnē. Tagad ir tā, kad es ik brīdi, katru brīdi, kad es izdaru nepareizi, sagrēko domās, rīcībā, es to skumstu par to, nožēlu, izsūdzu, un prieks tik ātri pārņem sirdi, pestīšana, kad es pat nepamanu tos momentus, kuros es izkrītu ārā, jo mums nav jāskatās uz sevi, vismazāk uz saviem grēkiem, jo tev jau ir dāvāta viņa taisnība. Kristībā nomiri, viņa taisnībā ietērpies, tu esi apgaismots. Vēl reiz apgaismoti, un tas varētu būt tāds bībelīgs pamats arī sacīt, redzi, ir pestīšanas piedzīvojums vajadzīgs. Reiz. Bet ļoti daudzi cilvēki, viņu liecība ir tāda, ka Salamana pamācībās 4. nodaļā taisno taka spīd
kā rīta ausma, kļūdama arvien spožāka, līdz pilnīga diena uzausta. Bet bezdīvīgo ceļš ir kā akla tumsa, viņi nezin, par ko tie kritīs. Ja tava dzīve ir tāda, kā rīta ausma, kas kļūst arvien gaišāka, tā ir tā īsta apgaismošana. Tāpēc arī korintiešiem, ko es citēju 3. nodaļa 2. korintiešiem, topam pārvērsti viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. Spoguļojamies viņā. To dara tā kunga gars. Tas ir process. Un kaut arī saule katru rītu uzaust un konkrētā minūtē. Mēs varam izlasīt kalendārā, kurā minūtē saule šorīt uzaus. Bet cik saules aušanas savā dzīvē jūs esat redzējuši, droši vien uz pirkstiem saskaitīt. Tāpat arī cilvēks par savu pestīšanas dienu, kad viņš tika apgaismots, viņš reti, kad var pateikt, tajā un tajā minūtē, dienā un stundā. Jo jau ilgi pirms saules ausmas parādās gaisma. Un arī pēc tam, kad saule ir uzaususi, vēl nav pilna diena. Bet svarīgākais tas, ka jūsu dzīvē šī gaisma kļūst arvien spožāka. Jūsu attiecības ar Dievu arvien skaidrākas, iekštākas debesu valstība, taisnība, miers un prieks. Jā, es tagad runāju pret kādu izplatītu mācību jautāt pestīšanas piedzīvojumu. Ja jūs to jautājat, vienkārši stiprināt otru cilvēku. Tas ir ļoti labi. Bet ja jūs gribat pēc tā pielikt birku, tas ir tādu birku, tu esi atpestīts, tu neesi. Tas ir ļoti tālu no taisnības. Es pirms kāda mēneša pavadīju savu mammu uz kādu jubileju pie vecas kundzes, arī vecas, jā, kurai 88 gadu, viņas draudzene. Un tur bija kāda, atkal viņas draudzene, patiesībā viņas mentors, kuru draudz viņa piestiprināja pirms kristībām, sagatavot viņu kristībām. Un šī vecā kundze, 90-gadīgā, viņas mentors, viņa jautāja manai mammai, kā tu tik izglābta? Un mana mamma saka, tā un tā dzīvē, un tad 19 gadu vecumā mēs ar vīru nokristījāmies. Vasaras svētku dienā, Gaujā. Un viss stāsts. Un kur tad tās piedzīvojums? Nē, viņa nesaka to, ka tas būtu, kur tas piedzīvojums, bet to, ka viņa to gaidīja. Es sapratu vēlāk, kad viņa mani jautāja un teica, es tik daudz esmu Dieva žēlstības piedzīvot dzīvē, bet vai es esmu piedzīvojis no augšienes? Viņa pat par sevi nezina. Un pirms tam es viņas stāstus citiem stāstīju. Jo tie ir tik vareni. Pat nesen Dievs viņu dziedināja no vēža. Un viņa teica, es nelūkšu Dievs, lai tu man dziedini no vēža. Es lūkšu par saviem bērniem. Un nākošā dienā viņa bija vesela. Tur bija, viņa kādreiz bija pareizticīgo draudzē. Pirms tam viņa vispār bija, viņa nebija pareizticīgo draudzē. Kad Dievs paklausīja viņas lūkšanas, viņa gribēja aiziet pateikties Dievam. Aizgāju uz pareizticīgo baznīcu. Un tur kāds brālis viņam saka, kāpēc tu pie svētbildiem pateicies? Un viņš saka, tas jau būtu brīnišķīgi, ja es tā varētu tieši pie Dieva iet. Un tad viņai Dieva gars atgādināja un teica, bet tu taču griezies pie Dieva. Toreiz mašīnā, kad tava mazmeita bija slima uz miršanu. Un es tev paklausīju, viņa šodien vēl dzīva. Viņa saka, jā, tev taisnība.
Tev taisnība, Dievs uzklausa bez svētbildēm. Un tādi notikumi. Un tomēr šis cilvēks jau 90 gadu vecumā, kas citus vedusi pie pestīšanas, viņa saka, vai esmu piedzimis no augšienes. Tāpēc, ka šodien māca, kur tavs pestīšanas piedzīvojums? Par to būtu daudz vēl ko runāt par manu mammu, lai neizklausītos, ka tiešām es zinu, ka viņa evaņģelizē šodien visas savus radus draugus pa telefonu. Un strateģiski izdomā, vai snakuši reiz viņam pastāstīšu. Šitas negribēja klausīties. Es atradu, un tagad viņš klausās, un izrādās, viņam ir ar Bībeli, un viņš arī ir ticīgs. Un viņa atrod cilvēkiem, kā izstāstīt. Viņa ceļas naktī lūdz par mums visiem Dievu. Māsbērniem, bērniem, viņi ļoti daudz viņai. Un visi ticīgi. Un ir bijuši gadījumi arī dzīvē, kad viņa kādam no brāļiem saka, kas tev šodien bija? Notici, kas tev bija šodien gadījies tāds? Un tas brālis saka, vecākais brālis mans, viņš saka, kā tu zini? Kā tu zini, es tiešām šodien gandrīz nokļuvu zem smagās mašīnas, zem baļķu mašīnas. Viņš brauc par meža tādu cēliņu, līkumainu, un smagā mašīna ar baļķvedējs pilnā šunkā, jo tur daudz nebraukā, tas ir meža cēliņš. Brauc viņam pretī. Un viņš, lai nesaskrītos frontāli, viņš grieza tulīt nost, kur ir grāvi gravām pusēm, un tieši tur izrādījās ceļiņš. Krūmi pašķīrās, viņš iebrauca mežā. Tikai mazliet aizsēra aizmugurē mašīna, spārnu. Cilvēks staigā ar Dievu. Viņa pieaug Dievā, kalpošanā, lūkšanās. Televizoru es neskatās pat. Bet ja viņai prasa, kurš tavs pestīšanas piedzīvojums? Nu, tā gāja un tā mēs nokristījāmies. Manā ģimenē ir šie piedzīvojumi, kad cilvēks ir nonācis līdz ūdens kristībai. Par vecmammu, vectēvu, par otru vecmammu. Brīnumaini piedzīvojumi. Ar atklāsmēm. Ar Dievu spēku. Tieši ūdens kristība. Un man ir tik žēl, ka baptisti, kuriem ir ūdens kristība, to noniecina. Un saka, tas nav nekas, tev vajag tur kaut kādu piedzīvojumu, kura vispār Bībelē nav. Tāpēc, ka nestāsta, kāds ir nozīme ūdens kristībai. Nesaprot vispār ūdens kristības nozīmi. Es domāju, tikai Latvijā nesaprot. Es kādreiz anketēju mācītājus Latvijā, kā jūs to saprotat? Nav saprašanas. Vienīgi Ilmar Hiršs kaut ko pateica pareizi. Nu, par ūdens kristības nozīmi, profesors. Es domāju, Latvijā tikai tā ir, bet ir grāmata Complete Guide to Christian Denomination. Un tas ir par Savienotām valstijām, kur ir vispār tāds draudzes pašas par sevi stāsta. Un tur arī baptisti neuzsver ūdens kristības nozīmi vispār, kas tas ir. Vispār savā ticības apliecībā to nepiemin, ka tas ir tas pamats mums. Jēzus saka, dariet par maniem mācekļiem, visas tautas tas kristīdami, Tēva, Dēla, Svētā gara vārdā. Tas mācīdami turēt visu, ko es mums esmu pavēlējis. Tātad, te es izvērsos, drusciņi par daudz.
šajā pirmā punktā, kas reiz apgaismoti. Tas ir pirmais punkts. Pēc kā mēs varam zināt, ka mēs esam izglābti, un es gribētu piebilst, nevis tikai reiz apgaismoti, bet ja šī gaisma kļūst tavā dzīvē arvien spožāk. Otrais punkts šajā sarakstā ir baudījuši Dieva dāvanas. Un tad jūs varētu jautāt, kas tās ir par dāvanām, kurās mēs baudījuši? Es gribētu teikt, tas vienkārši cilvēka atvērta sirds redzēt Dieva svētības. Dāvanas ir visapkārt, bet ir tā, ka mēs cilvēki, kuri nav atpestīti, vienkārši kurn par likteni un dzīvo savās kārībās, kā Jūdas vēstulē rakstīts. Bet ticīgie, un tā ir viena no tādām zīmēm, ka tu esi tiešām atpestīts, ja tu pateicies Dievam par visu, kas ir tavā dzīvē. Ka tu redzi, ka tās ir Dieva dāvanas. Ka tev ir bērni Dieva dāvanas, tavs sieva vai vīrs ir Dieva dāvana. Ka tev ir maize un tev ir apģērbs, un tu dzīvo mierīgā zemē, kur nav kara. Un ja tur arī ir karš, tad arī Dievam ir nodoms kāds. Un par visām lietām tu vari pateikties. Un zinātnieki šodien, ka ir tik ļoti pieejama smadzeņu pētniecības metodes uz dzīvām smadzenēm, tad tiešām redz, kas tur notiek pašreiz. Tad ir šais pētījumos parādīts, ka cilvēks, kad pateicas, viņam veidojas jaunas neironu saites. Viņš tīri fizioloģiski pārveidojas citā būtnē, un viņam veidojas šie ceļi, ka viņš ierauga labo savā dzīvē, un tas uzrabo viņa vispārējo veselību un viņa raksturu. Un cilvēks, kas nepateicas, bet saka, es pats sevi izveidoju, un redz, kā es labi to un pateicu, un izdarīju, un izdevās. Viņam veidojas pavisam cits personības tips, viņš fizioloģiski nevar vairs pārveidoties. Un dažreiz cilvēkam notiek krīzes, tāpēc dzīvē, un viņam nākas atmest savu agrāko gudrību un saprast atkal no pašiem pamatiem, ka Dievs ir visu viņam devis. Tad, kad viņam varbūt viss ir pazudis, tad viņš saprot, cik daudz viņam ir dots. Tad baudījuši Dieva dāvanas. Es pats pašreiz esmu celtnieks. Savus 60 gados visādas profesijas es izmēģinājis. Bet šobrīd ļoti izbaudu to, ka esmu celtnieks. Jo es redzu Dieva svētību, par ko es varu pateikties šajā mēnesī, šajā nedēļā, šajā dienā. Jo tur ir daudz bīstamības, daudz faktoru, kuriem jāsaskan, kurus nevar uz priekšu izdomāt. Un kad tu beigās redzi, ka viss tur sanāk kopā. Ir tas prieks par visu procesu. Un es domāju, ka arī Dievam ir prieks tevi svētīt, ja tu ieraugi visu savu dzīvi, kā Dieva dāvana. Jā, starp citu, mums te ir jaunlaulātie un kā tur sacīts pamācībās, kas dabūjis ticīgu sievu. Tas tai priecājas, ka žēlstības dāvana ir dabūjis no Dieva. Tā ir īpaši uzsvērta kā dāvana. Un mums ir jāpateicas par to, un tad Dievs var šo dāvanu arī svētīt. Es nezinu, vai es daudz Dievu lūdzu, bet es ļoti daudz viņam pateicos. Jo tā ir atpestīta cilvēka tāda iezīme, kā es te lasu.
ka mēs apzināmies Dieva dāvanu savā dzīvē. Jo neticīgais, kas neredz Dievu, viņam vairāk ir tādā kurnēšana. Un to mēs varam redzēt pasaulē, un pasargā Dievs, lai mēs nesākam līdzi dziedāt, jo tad jau esam kaut ko pazaudējuši. Un tad varbūt notiek tas, kas sacīts atkrituši. Par tām svētībām ikdienā, par tām varētu bezgalīgi daudz stāstīt. Jo tad, kad mēs Dievam pateicamies, mēs viņus kaut vai pamanām vismaz. Un tur vajag aci ieraudzīt. Tur vairs trenētas smadzenes. Kā es teicu, tie neironu saites veidojas ieraudzīt Dieva dāvanas tavā dzīvē. Nākošais, pēc kā cilvēkam zinām, ka mēs esam izglābti, 3. lieta tātad, un kļuvuši svētā gara dalībnieki. Ka tā ir viena no pazīmēm, ka mēs esam izglābti. Ko nozīmē svētā gara dalībnieki, kļuvuši? Ir viens gars mums, un Dievam ir Dieva gars, svētais gars viņam, un tas pats gars arī mums. Mēs kļuvuši dalībnieki. Man patīk, kā šeit tā ļoti īsi vēstules ebrejiem autors ir pateicis, ka mēs esam kļuvuši dalībnieki svētā gara. Mēs vienkārši saņēmām kaut kādu garu, bet tas ir Dieva gars. Un svēts gars, viņa raksturs un personība tad kļūst redzama tajā kristītīcīgajā cilvēkā. Jo svētais gars, kā mēs mēdzam sacīt un atgādināt, jau kopš Nikajas koncilija īpaši uzsvērts 4. gadsimtā, ka svētais gars ir persona, līdzi pielūdzams kā tēvs un dēls. Un personai raksturīgs ir, kā mēs to zinām, ir emocijas, prāts, griba. Tas visas lietas ir ticīgā cilvēkā jaunā kvalitātē tagad, kad mums ir, ka mēs esam kļuvuši svētā gara dalībnieki. Par gribu. Vēstulē Timotejam, 2. vēstule, 1. nodaļa, viņš tur saka, jo Dievs mums nav devis bailības, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Nu, tas ir, ka viņš iespaido tādā veidā mūsu gribu. Ka tajā ir, teiksim, bremzes mūsu personai, tas, kas attiec uz gribu, ir gan gāzes pedāls, bremzes un stūri. Tur ir spēks. Kādā situācijā tev vajag spēku? Lūdzu, svētais gars tev dod šo iekšējo drosmi. Nevis bailību, bet drosmi, spēku. Kad tev vajag nobremzēt, tu tā kā miesa ir šī inerce milzīgā miesai. Kad tu strādā, nevar pārtraukt, kad slinko nevar uzsākt. Bet, kad tev ir Dieva gars, tu vari apstāties, jo viņš ir savaldības gars. Šī absolūti mobilā, brīvā griba ir raksturīga ticīgam cilvēkam, kurš ir izglābts. Spēka, mīlestības un savaldības. Un šī mīlestība ir, kad tu proti izturēt visas tās sarežģītās situācijas tavā dzīvē, jo tevī ir Dieva gara drosme un spēks. Un tā mēs varam ieraudzīt ticīgu cilvēku.
Bieži vien vienkārši uzmetot acis, redzētu uzreiz, cilvēks ir izglābts. Otrs gudrība, kas ir raksturīgs personībai. Un 1. korintiešiem 2. nodaļa apostols Pāvils raksta, kurš izprats tā kunga prātu, lai viņam varētu dot padomu. Bet mums ir Kristus prāts. Tāpat viņš 5. nodaļā romieši, viņš saka, mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Tur ir, es tā kopēji gribētu raksturot šo personību, kāds ir svētais gars un ko viņš rada cilvēkā. Ka viņš nav atkarīgs vairs no cilvēku spēlītēm, manipulācijām. Tā kā Efesiešiem 4. nodaļā sacīts, līdz mēs visi sasniegsim īsto vīra briedumu Kristus dižnumā pilnības mēru. Tad mēs vairs nebūsim kā mazgadīgi bērni, kas cilvēku viltus spēlē, viņa viltīgās rīcības piekrāpti tiek šurp turp mētāti. Bet pastāvīgi būdami mīlestībā visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Tāda stabilitāte Dievā. Jo pasaulē cilvēkiem trūkst orientieru, uz ko man tagad, kuram patikt sievai, priekšniekam, mācītājam, brālim, mammai, tētim, bērniem, kam man tagad vajadzētu iztapt vislabākā stratēģija. Kurš te ir stiprākais? Cilvēks, kurš ir atpestīts, viņš nemeklē nevienu stiprāko, viņam ir Dievs. Kā rakstīts, katra vīra galva ir Kristus. Un tas atšķīra atpestītu cilvēku, kad tu nemeklē patikt cilvēkiem, un starp citu tas ir ļoti pievilcīgi cilvēkiem, ka viņi sajūt kādu stipro, ka viņi sajūt kādu, kurš nav kā niedre šurp turp mētāts, ka viņam ir kāds iekšējs kodols, kāds ēnkurs, kas sniedzas iekšā aiz priekškara, pašās debesīs. Viņam nevajag censties patikt cilvēkiem. Un viņš arī nav vienaldzīgs pret cilvēkiem, bet tā kunga dēļ viņš cenšas būt absolūti godīgs, mīlošs, uzticams pret cilvēkiem. Atdodot sevi Dievam, bet pēc Dieva prāta arī savam tuvākam. Tas atšķir, šis, ka Dieva gara dalībnieki kļūši. Tur būtu daudz piemēru Bībelē, gan par Kālebu un Jozu, gan par Dāvidu un Danielu. Bet mums tagad jau laiks ir uz beigām, vēl palikuši ir, Mēģināsim to žiglāki virzītos uz priekšu. Un baudījuši labo Dievu vārdu. Ja jūs esat piekusuši, varētu arī tā vienkārši nosaukt tās lietas. Labo Dievu vārdu, ja tu piedzīvo Dievu vārdu kā labu. Tā ir viena pazīme, ka tu esi izglābts. Jo kā apostols Pāvils raksta 2. nodaļā 2. korintiešiem, viņš saka, mēs esam Kristus saldā smarža. Vieniem smarža uz dzīvību, otriem smarža uz nāvi. Un kas šim darbam derīgs. Ja tās Dieva vārds tev ir smarža uz dzīvību, tad viņš ir pievilcīgs tev. Un kā apostols Pēteris 1. vēstule, tur 2. nodaļas sākumā viņš raksta, ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa. Kā pat man piedzimuši bērni, kārojiet pēc tīrā garīgā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. Es esmu redzējis cilvēkus, kuriem ir šīs slāpes, sevišķi viņa ticības sākumā Dievu vārdu uzņem tā kā mazbērns. Ja esat redzējuši kā mazbērns, ja viņam gribas ēst, viņš ir miera, viņu uz brīdi var apklusināt tā knupīti, bet viņš kāro, viņam vajadzīgs šis īsta barība. Un ja jūs tā uzņemat Dievu vārdu, tas nav iespējams bez Dieva svētā gara.
Un tas rāda, ka jūs esat izglābti, ja jums arvien vēl ir slāpes pēc Dieva vārda. Nākošais, 5. Nākamās pasaules spēkus baudīši. Apstuļu darbos 1. nodaļā Jēzus saka, jūs saņemsiet spēku. Kad Svētais Gars būs nācis pār jums un būsiet mani liecinieki Jeruzalēmā, Jūdejā un līdz pašam pasaules galam. Mācekļi gan jautā pirms tam, vai tu šī laikā atkal uzcels Izraēļu valstību? Viņš saka, nav jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, kur tēvs noliec savu pašu vārā. Garīgās dāvanas, par kuras arī apustuļi saņem vasaras svētkos. Svēto gāru un spēku un arī dāvanas tur redzamas. Tas ir nākamās pasaules spēki, kad nāks debesu, kad nāks Kristus valstība. Arī vēstulē Galatiešiem apustulis Pāvils tieši tādā pašā veidā nosauc garīgas dāvanas. Viņš saka, vai tas, kas jums dod garu un jūsos modina nākamās pasaules spēkus, to dara ar baustību vai ticības sludināšanu. Baptistu draudzēs dažreiz ir tā, ka tās garīgas dāvanas tiek visādā veidā noniecinātas, ka tur nav vairāk un nav pareizās un nav no Dieva, bet ir no Dieva. Ir no Dieva šīs dāvanas, bet viena lieta gan, kad arī tie, kuriem ir šīs dāvanas, var atkrist. Un varbūt, kad arī baptistu draudzēs var pateikt, paskaties, tas bija apdāvināts kalpotājs, ar garīgām dāvanām kalpoja. Un kur viņš ir tagad? Bet atcerieties, mēs te uzskaitām lietas, kuras ir kvalitātes, kuras ir cilvēkiem, bet par kuriem šīs vēstules autors saka atkrituši. Ja viņi atkrituši, viņiem iespējams ir atkrist. Visas tās lietas, ko es tagad uzskaitīju, ir iespējams atkrist. Un nav vairs iespējams vest viņus pie atgriešanās, jo viņi varbūt pārāk tuvu ir bijuši Dievam. Principā es jau tagad, var teikt, tūlīt arī esmu izstāstījis to visu stāstu. Tagad tikai vēl viena, varbūt pirmspēdējā ļoti svarīga lieta. Jo zeme, kas uzsūkuši bieži līstošu lietu un audzēs tādus derīgus. Arī tā ir viena atpestīta ticīga cilvēka pazīme, ka viņš ir kā zeme, kas uzsūdz bieži līstošu lietu. Un audzē stādus derīgus tiem, kuru dēļ tā tiek apstrādāta. Dievs strādā pie mums kā līdzība arī Mateja evaņģēlijā 13. nodaļā līdzība par sējēju. Zeme, kas nes augļus. Jo, ziniet, ir lietus, ir arī zeme tāda, no kuras ūdens aizplūst projām augļus nenesot. Arī jūs šo vārdu dzirdēto varat tagad vienkārši laist gar ausīm, kā mēs latviski sacīt, bet varat to uzsūkt sevī. Kā zemes, kas uzsūc bieži līstošu lietu. Ja jūs esat cilvēki, kuri ilgojas un kuriem ir nepieciešams šo uzsūkt Dievu vārdu kā bieži līstošu lietu, tas nozīmē, ka jūsos ir dzīvība. Jo šī dzīvība, kas ir mūsos, viņa prasa arī, kā sacīts, jau vecadarbībā, kad cilvēks nedzīvo no maize vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Ja jūs dzīvojat no tā un nesat no tā augļus, tā ir pazīme, ka jūs esat izglābti.
Bet kas ērkšķus un dažus audzē, tā ir nederīga un lāstam tas gals ir ugunī. Ja, tāda izvēle. Pēdējā lieta, 7. Redz, cik jauki mēs šo sarežģīto stāstu tagad tuvojamies nobeigumam. Bet par jums, mīļie, mums ir pārliecība par kaut ko labāku, par jūsu pestīšanu, kaut arī tādu runājam. Jo Dievs nav netaisnīgs, kā aizmirstu jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši viņa vārdā, ar to, kā esat kalpojuši svētajiem un vēl kalpojat. Vēstules ebrejiem autors, viņš tā kā kopsavilkumā izstāsta, kāpēc viņš to ir stāstījis un kādu noskaņojumu viņš mūsu grib radīt. Viņš saka, mums pārliecība par jums ir par kaut ko labāku, par jūsu pestīšanu. Kaut arī tā runājam. Viņš brīdina. Un tas ir tas labākais noskaņojums, par kuru es sākumā runāju. Būt brīdinātam, pilnam bības un tomēr pārliecībā par kaut ko labāku, par pestīšanu. Šādu sirds stāvokli jums vajadzētu uzturēt mums katram, kad tevi ir pārliecība un tomēr bība. Un jūs varat savā dzīvē redzēt, šīs lietas jums ir bijušas, cik lielā mērā varbūt tās ir tagad, cik lielā mērā esat pieauguši, cik lielā mērā esat no kaut kā atkrituši. Dažādi periodi bijuši jūsu dzīvē. Vienkārši iekarsaties, atgriezieties. Bet tā pēdējā lieta, par kur es tā gribēju sacīt, pēc kuras cilvēks var zināt, ka viņš ir izglābts, ir tik vienkārši. Ka esat kalpojuši svētajiem un arī vēl kalpojat. Tas ir 10. pāns. Jo cilvēkā, kurā ir Dieva gars, kurš ir atpestīts, viņam ir prieks kalpot. Viņam ir prieks kalpot nevis tikai draudzē un kaut kur uz Indiju sūtīt, bet ieraudzīt cilvēku blakus, kuram ir vajadzība, un kalpot viņam, un tam ir alga. Dievs nav netaisnīgs, ka to aizmirstu. Man visi šie apsolījumi, kas ir apsolījumi, kur Dievs saka, kur sacīts, viņš nav netaisnīgs. Viņš nevar ignorēt to, ko tu esi labu darījis. Pat tik lielā mērā, ka Jēzus saka, kas dzirdinās ar kausu augsta ūdens, taisnot taisnā vārdā, tam savu algu nezudīs. Kas uzņem praviešu vārdā, tas dabūs praviešu algu. Kas uzņem taisnā vārdā, dabūs taisnā algu. Mēs to grūti loģiski aptvert, kāda iegūmu dod dalība svēto, varbūt, grūtībās. Ne tikai grūtībās, bet vienkārši kalpojot, pat tad, kad viņam viss ir labi. Man daudz cilvēku labu dara. Ne visi viņi ticīgi. Es pat neatceros nevienu cilvēku dzīvē, ko es būtu sastapies, kas man kaut ko ļaunu būtu nodarījis. Absolūti godīgi cilvēki, neticīgi, ticīgi. Un es parasti viņiem cenšos tiem neticīgiem pateikt, tu zini, ka tev ir alga debesīs. Jo tu zini, ka esmu ticīgs un tu man dari labi. Un Dievs tev to atmaksās. Un viens puisis man sacīja, un ko tam viņš man dos? Grēkus piedos? Es saku, ne tikai. Ko tu gribi? Viņš uzskaitīja 3 lietas. Es saku, Dievs tev to dos. Pēc dažiem mēnešiem viņš to dabūja. Un tās 3 lietas, kas likās ļoti grūtas. Bet Dievs viņam to piepildīja, jo es zinu, Dievs ir taisns. Viņš nepaliek nevienā parādā. Man patikās, kā viens ebrejs Norvēģijā Stavangerā. Viņš atpazina Zigiju, manā brālīti, kā ebreju. Un viņš viņu tūlīt kafiju ciedāt un pārtrauc visus savus darbus
pasēdēsim, parunāsim. Un kādā no tādām reizēm, kad Zigim tur bieži nācās braukt garām, Zigis viņam saka, tu zini, tev ir alga debesīs, tu uzņem pravieti praviešu vārdā. Un tas ebrejs saka, nu tā, jā, bet kurš te ir pravietis? Viņš saka, es pats jau esmu, jo es tev sludinu Dievu vārdu. Un kādā reizē, kad Zigis bija slims tur, un tas ir tālu no Bergens, kur Zigis dzīvoja, viņš ar savu mašīnu atved viņu atpakaļ uz pilsētu, apkalpoja visu. Es domāju, tam savu algu nesudīs. Dievs nav netaisnis, kā aizmirst jūs labos darbus, ka esat kalpojuši svētajiem un vēl kalpojat. Tā kā mans mērķis šodien jums atgādināt tās dažādas lietas, pēc kurām jūs varat vairot drošību, paļāvībā, ka jums ir pestīšana pie Dieva. Un tomēr būt arī brīdinātiem, kad ja mēs no šīm lietām atkrītam un tās mums vairs nav, tad viņš saka, ir neiespējami vest pie atgriešanās tos, kam tas ir bijuši un kuri to ir pazaudējuši. Es ceru un esmu pārliecināts, ka nevienam nav par vēlu šobrīd atgriezties pie Dieva un iekarsties. Amen.